Šabat šalom visiem. Šalom. Visu pateicamies tam kungam. Šoreiz arī dziesmu dziedājām un ar Toras grāmatu rokās, jā. Sisu Visimhu Torā. Par Toru priecājamies, jā. Nu, diemžēl mums nav Tora tāda, kāda ir Toras rullus. Iznāk grāmatu turēt. Un ir tāds, es tādu pie tiem tulkojumiem arī vēl mazliet pieskaršos, kādi ir tie tulkojumi, arī tie, kas jums tur ir, nu, ir latviešu valodā, krievu valodā, un es latviešu valodā es esmu atstājis tur, kur ir Jod hei vav hei, to tas kungs, ja. Krievu valodā, kā kurš ir tas, kas tulko Jona Levī, tur bija tā viņam ir Ašem. Ašem tas nozīmē viņa vārds, nu, ivritā. Tad ir citā tulkojumā ir Boh. Nu nav tas tāds, tad ir cits vēl, no otra gala, it kā lasot no otra gala tāds. Avajē. Kad lasa Jod hei vav hei no otra gala, avajē. Tas ir arī tāda grāmata Kuzari. Tur arī ir šis minēts, tad ir Hasidi, Īshaks Ginsburgs, jā, tur man arī tā grāmata. Viņš arī to avajē min, un tad jau vēl uz krievu valodu ir, tad tur nav vairs hei, jā, kas būtu jāizrunā tā avajē. H atkal nevar izrunāt, citādi iznāk havai savs, jā. Bet avajē. Nu, un tur uz krievu valodu tur ir tikai avajē ar āburtu. Tāpat tas ir tāds, tā kā šie tulkojumi, un arī Elohim, jā, nu, es esmu, joprojām vēl esmu atstājis to Dievs, jā, jo ir dažādi, tie ivritā tur ir gan ir, kur ir eļ, ir Elohim, un Jona Levī, kur ir tas, viņš netulko to, ja, raksta Elohim. Nu, es par to vēl neesmu tā izdomājies, kādu varētu arī tur aizvietot. Ar Adonai atkal nevar aizvietot, it kā, ja, tas ir mans kungs. Jo mans kungs tad atkal, ja ivritā ir šis Adonai, ir rakstīts mans kungs. Tad, ja es tulkoju Jod hei vav hei mans kungs, tad Adonai, ja, Adonai tas būtu mans kungs. Tad pazūd atkal, kur ir oriģinālā mans kungs. Nu, lai paliek Adonai, teiksim, ja ir ivritā Adonai, lai paliek Adonai, ne? Nu, tur es tulkoju, tur ir mans kungs. Nu, tāpat kā liturģijā arī, tur ir mans kungs, ko lasījām, ir vienā vietā tas mans kungs. Liturģijā atkal, es tur esmu arī aizvietojis ar to Adonai. Nu, tā kā, nu, faktiski, ko var pateikt, es teiktu tā, ka viens arī mesiāniskais, ja, mesiāniskais ebrejs, tas, viņš saka, jāmācās ivrits, nu, nekā nevar darīt, jāmācās ivrits. Un atkal, ja mēs skatāmies, atkal tālāk iet uz tulkojumiem, ja, mesiāniskais. Mesiāniskais, tas ir grieķu vārds. Ivritā būtu mešihim. Tā kā vienā vietā tik ir, jā, tas mešihim, tanakam, nu, tā vieta. Tad ir atkal ir nocrim. Tas atkal, nu, ir tātad nācerieši, ja, būtu, nu, es jau pa sev saku, es esmu nāceriešu sekts, mācības turpinātājs.
Jo jaunā derībā ir pieminēts trīs sekts. Saduķejas sekts, farizēju sekt un par Šaulu sacīts, viņš ir nāceriešu sekts vadītājs. Tā kā tur ir 3 pieminēti, bet vispār kādreiz Aleks, viņš teica, tā tur ir pavisam vispār tai laikā bija kaut kāds 36 sekts. Nu, tas ir sekta. Sekta šobrīd skan ar tādu it kā negatīvu nozīmi, bet tas nozīmē novirziens. Tā kā jūs tagad klausīsieties nāceriešu sekts mācība. Daļēji manā interpretācijā. Un šeit viens, bet es mazlietiņ pie iepriekšējās Toras stundas vēl, jo šodien mums sākās šmot, tas nozīmē vārdi, otrā mums šeit grāmata, bet ja pagājušo nedēļu vēl bija tā pirmā, un tur es tādu iztulkoju vienu mesiāniskā, ja, nu kādu citādāk, lai viņu nosaukt, komentāru. Kartieļus bledz. Kartieļi bledz. Nu, nezinu, šis ir komentārs jau diezgan sen bijis. Gads tur klāt nebija, bet tur ir, teiksim, tāds par vienu pantu, ko viņš komentē. Tas ir 49, 8. Nē. Četrdesmit 8, kur ir rakstīts, jā, tātad latviešu valoda arī. Un ieraudzīja Israelu tos Josef dēlus un sacīja, kas tie? Mi elē, kto eķi? Tātad ir tāda, un šeit jau ir Izrael, tas ir garīgā nozīmē. Nav Jākovu kā miesiski ieraudzīt tikai, bet arī garīgi viņš redzēja. Un pēc tam šīs tātad svētības šur arī bija šiem dēliem, un tur jau atkal ir tāds daļai daudz, kas tajā tulkojumā, nu šodien pie tā nepaliksim, pie šīm tulkojumiem, kas tur viss tās kļūdas tur bija. Bet pie šī Kartieļa komentāra, Kertieļa. Tas viss ir par šos Josef dēls, tas viss ir pravietiski līdzīgi pēdējām dienām. Josef simbolizē Mesiju, tā viņš raksta, bet Mašiahu, ja. Ben Josef, kuru Izraela uzskata par mirušu pēdējos 2000 gadus. Šajā laikā caur Mašiahu piedzima daudzi pagānu bērni. Lielākā daļa no šiem piedzimušiem ir daļa no kristīgās pasaules, un tāpēc ir pieradināti pie pagāniskā dzīvesveida, un daļēji ir Izraela ticības dalībnieku. Pēdējās dienās, ja šo dēlu un meitas tiks pievest Izraela ticībai, jūdaismam. Tas īpaši notiks lielo bēdu laikā. Mateja 24, 21. kas rakstīts, kas nāks pār Izraelu un visu pasauli. Izraela acis pravietiski tiks atvērtas, lai ieraudzītu šos bērnus un pieņemtu tos kā savējos nākamības pasaulē. Nu, tātad tos tā varētu to izprast, ka tas ir, jo, protams, ir, nu, ko es daudzreiz esmu jau to teicis, kad ir šajās kristiešu draudzēs, kopienās ir tādi, nu, kas
pieņem ebrejus, kam nav nekāda antisemītisma, nekas tāds. Nav. Manā bijušā draudzē, kad es biju luterāņos, tur bija antisemītisms. Bet pirms tam es to neredzēju. Bet, kad pēc tam kādu no šiem brāļiem, ticības brāļiem, luterāņiem satiku uz ielas, un es viņam saku, tagad tieši toreiz bija Hanukas svētki, tas, ko tu aizgāji pie tiem? Viņi taču mūsu Jēzu. Tad tālāk nevajag viņu piesīt krustā, ja? Mūsu Jēzu. Es teiktu tā, ļoti pareizi vārdi. Viņu Jēzu. Bet ne to Mašjahu, ne to Ješua, par kuru ir rakstīts rakstos. Amen. Tā kā tas viss ir un šobrīd ir tādi, kā teikt, sludinātāji arī, kas saprot, ir par šabatu, ir par tā kunga svētkiem un viss, bet neievēro. Tajos kopienos? Nē. Tas, kā arī Iesajā rakstīts. Mēs ēdījām viens, tas ir no visām tautām, satvers vienu jūrtu, aiz svārks terbelus un teiks un sacīs, mēs iesim kopā ar jums, jo mēs redzējām, ka Dievs ir ar jums. Mēs ēdīsim pašas savu maizi un ģērbsimies savos drēbēs, tik atņem mūsu noziegumus. Tad tos atņem, bet mēs ēdīsim pašu savu maizi. Kas ir maizi? Pēc rakstiem maizi tas ir raksts. Viss. Tad mēs ēdīsim kristieši tagad joprojām. Es teiktu tā, ēd savu maizi, un tad, kad es reiz biju kājā draudzē gāju, tur tad 10-15 minūtes man tur atļāva runāt, agrs iesaulnieks. Es redzēju, kurus cilvēkus, tur pārāk daudz nebija, varbūt kā 30 cilvēku, augstākais, mazāk parasti. Es jau redzu pēc tam acīm, kuriem acis spīd, un kurš pieņem sajūsmu to, ko es saku. Un citi, līdz beigās nevar izturēt. Aizēju. Un sāk protestēt. Ko viņš tur runā? Galvu jau griežās. Un reiz bija aizputē, tas arī tāds piemērs var pieminēt. Aizputē braucām arī ar iesaulnieku, un reiz man iznāca vienam pašam aizbraukt tur. Un es tagad tur runāju par kārtējo vai toras stundu, vai ko, es neatceros, kāda tā tēma bija. Bet tur viena māsa, tā jau kristīgās mācības apmācīt, neizturēja. Viņa saka, stop, man jau sarkanā lampiņa iedegās. Es saku, es ceru, ka jums nevienam sarkanā lampiņa šeit neiedegsies. Esam jau mazliet trenēti. Tad turpināšu ar šo blendu komentāru. Bleda. Vārdus mielē kastie, sastopam rakstos vairākās vietās. Ezau jautājums Jākovam mielē par tiem dēliem, kad dēliem meitām, kas tie tev Esaus uzdod viņam šo jautājumu. Un šis komentētājs attiecina arī uz Jesajas 49:18. Es nenolasīšu šobrīd, bet jautājums, kas tie ir uzdots vēl divās rakstu vietās un atklāsmes grāmatā. Šīs rakstu vietas runā par tiem jaunajiem dēliem un meitām, kas tiks pievienot Izraēlam pēdējā laikā, īpaši lielo bēdu laikā, kad Izraēl būs slims un tuvu nāvei. Tā viņš komentē, Bet Ben Josefa atnākšana, kā Ben David, dos jaunu dzīvību Izraēlu. Interesi par ebreju saknēm kristiešu vidū radīsies lielās bēdas laikā, kad Izraēla būs slims un tuvu nāvei. To pamodinās
Mašiach Ješua, kurš šodien debesīs aizlūdz par saviem dēliem un meitām uz zemes. Šī atmoda galu galā atvērs Ješua neebreju dēlu un meitu sirds, pieņemt ebreju ticību un atteikties no kristietības. Tas nenozīmē, ka viņiem būs jāstājas apgraizīšanas derībā un jākļūst par ebrejiem, bet jāpieņem dzīvesveidu un teoloģiju, kas saskan ar Izraēlu teoloģiju, pārstājot būt par klupšanas akmeni ebrejiem. Mašiahā ir vieta abām tautām, tāpēc viņiem nav jākļūst ne par ebrejiem, ne par pagāniem. Nu, šeit es tikai daļēji var piekrist viņu komentāriem, jo skatoties pēc rakstiem, vairāk ir blend komentāru Rutas grāmatai. Viņš saka, tur ir divas, ko Ruta saka. Tauta būs, tavs dievs būs mans dievs, tas ir viens. Ruta saka, es iešu tev. Un tava tauta būs mana tauta. Un viņš saka, ja tava tauta būs mana tauta, tad ir apgraizīšana vajadzīga. Ja tikai tavs dievs būs arī mans dievs, tad nevajag. Nē, viņš nekomentēja to, bet viņš tikai pateica, viņš pateica šos divus variantus no Rutas grāmatas. Katrs pats tad izlēma, vai ir vajadzīgs vai nav. Viņš neteica to, kā šis saka, nav vajadzīgs. Ja? Ebrejiem nav jāatsakās no ebreju tradīcijām, lai kļūtu viens ar Mašiahu pagānu dēļ un pagānu dēliem un meitām, bet pagāniem ir jāatmet savas pagāniskās tradīcijas, lai veidot vienu tautu ar ebreju tautu, daudzšķautnainu un vienotu. Tie, kas paklaus Ben Josefu, tiks viņa atvest pie Izraēla ciltīm, un lai viņš varētu tos noskūpstīt, apskaut un pieņemt kā savējos. Ir pienācis laiks pārtraukt, piespiest ebrejus atteikties no savu teoloģiskā, garīgā un kultūras mantojuma ar mērķi kļūt par vienu ar Mašiahu dēliem un meitām no pagāniem. Tikai tad Ben Josef dēli un meitas būs gatavi cieši pietuvoties Izraēlu un atnākt viņa apskāvienos. Tikai tad viņi varēs saņemt savu lielo svētību. Lai esošais, viņš tulko suši. Tātad Dievs, tā es saprotu, ka Dievs vai arī to Jodhei Vāhei. Varbūt šeit otrais kopā ir saņēmis. Lai esošais dod mums atvērtas acis, lai katrs no mums varētu saprast savu lomu šajā pravietiskajā, savstarpējā tuvināšanās kustībā. Tātad tas ir jau var piebilst tikai no tas arī atkārtojums vairākas reizes, es teicu, ir tāds ebreju rabīns Jehova Ašlag laikam beigšu. Ašlag, tam nebūtu svarīgi, bet viņš saka, kristieši paņēmuši ebreju rakstus, взяли, кривовода tas labāk skan, взяли еврейские писания, сделали из их лакомства и назвали это теологией. Tātad uztaisīja no ebreju rakstiem našķi un nosauc to par teoloģiju. Tātad, es domāju, ļoti precīzi pateikts. Tas ir tāds tu, ja paskatāmies, kas Jēzus Kristus, ja teiksim, Wikipēdijā tos kristietības dibinātājs un visādas muļķības var izdomāt. Tas ir kaut kas tāds.
Nu, un šodien tā, ka mēs sākam ar otro Mošē grāmatu, Šmot, kas ir, un Šmota tad vārdi, pirmais pants būtu tad. Un šie vārdi Izraēla dēliem, ejošiem uz Micraimu ar Jākovu, vīrs un viņa nams atnāca. Nu, tātad tur ir ejošie, viss, kā teikt, tātad, kā vienskaitlīgi sacīts, kā tagadnē ejošie. Šobrīd iet arī, nu, es varētu teikt, es arī biju šis ejošais, izgāju cauri šīm, toreiz nemaz tā nelikās Micraim kā ļaunuma sakni, ja, ļaunuma koncentrāts, kad kristīgā baznīca, kristīgā ticība, tas ir šis Micraim. Es jau neatceros, teicu vai neteicu, ja, kas ir Ēģipte. Es netulkoju to vārdu Ēģipte, bet atstāju tā, kā ir rakstos, Micraim. Un Micraim nozīmē mic, kā saka, sula, koncentrāts, raim, ļaunumu. Mic koncentrāts, rā, ļaunums, raim, daudzskaitlī, ļaunumu koncentrāts. Nu, tad, kad tur, kad teikt, gāju luterāņu baznīcā, nu nemaz nelikās, kā tāds koncentrāts. Bija tur vēl baznīcas padomē, zvaniķis bija kādu brīdi, vai austiņas bija jāliek virsū, kas zem tā zvana, tu tur zvani. Nu tā kā samērā aktīvs bija, nemaz nelikās, ka tur būtu kaut kāds ļaunums, ja. Nu, par šiem, kas atnāca jums tur sākumā, tur uz lapiņām, ir šie tulkojumi, ja, par to, bet pāriesim uzreiz, lai pārāk gari var nebūt, es domāju, tomēr viens no svarīgākajiem ir šajā, nav jau nekas nav nesvarīgs, tātad šajā Toras stundā tātad ir šie sadalījumi, kā galvenie notikumi. Izraēla dēlu Ēģiptē, Mošē dzimšana, viņa pirmie dzīves gadi, Mošē izredzēšana, tad ir un Mošē sāk savu darbību Micraim, tātad Ēģiptē. Mums ir daudz, ko mēs atgādinām, atkal no jauna un jauna, un šobrīd es tādu pateiktu, kas ir katru gadu atkal no jauna, lasam, atgādinām vienu un to pašu. Nu, šobrīd jau man vairs nav viens un tas pats. Jo es tagad spēcīgi nodarbojos ar šiem tulkojumiem, lai precīzāk iztulkot, tad atklājas daudz kas jauns. Bet ja tie, kas lasa oriģinālā, arī tam atklājās. Un šeit ir no Aleks Blenda tāds komentārs, tādu pieminēšu. Viņš raksta tā. Aleks Blends, ja jūs zinat, jau, viņš jau ir mūžībā, kā teikt, pie tēva, ja. Un viņš tā rakstīja. Daudzus gadus atpakaļ es palīdzēju jauniem repatriantiem no Ukrainas. Zini, tie, kas atgriež Izrēlā, nevis atgriež, bet Olē repatriants Alī, tas ir kā paceļas augstākā garīga līmenī. Tas arī varētu teikt, arī no Micraim, no šīs ļaunuma koncentrāts, kur nemaz nelikās, ka tik ļauni būtu. Un tad viņš saka, reiz bankā stāvējiem rindā, pirms mums stāvēja padzīvojis ortodoksālais ebrejs ar brillēm, garā lapsardakā un bārdu. Tad lapsardaks tas ir
mums saprotamāks būtu ticīgi ebreji pagarināt žaketi. Nu tādu pagarināt. Ja tur YouTube, ja mēs skatāmies kādreiz tās, to varam tādus redzēt. Un stāvot rindā, viņš lasīja kabatas formātu grāmatu. Draugi, tie tātad no Ukrainas jautāja, ko viņš lasa. Palūkojies uz vaku, es sacīju, viņš lasa grāmatu Šmoti. Ak tā? Viņi jautāja, kā tā? Viņš nodzīvojas līdz tādam vecumam un tikai tagad sācis lasīt šo grāmatu. Nācās paskaidrot, pilnīgi iespējams, ka šis labais cilvēks grāmatu Šmots lasa jau 60. reizi. Es ceru, ka viņš vēl ir dzīvs un drīz, kad atkal sāksies Šmota nodaļas lasīšana, viņš atkal atvērs šo grāmatu. Tātad ir šis atkārtojums. Katru gadu atkārtot un reizēm arī tajā liturģijā, kad katru reizi mēs atkārtojam šos vārdus. Praktiski arī neizmainu, kāds saka, tas visgrūtākais ir atkārtot, vienmēr atkārtot. Tad mazliet, kad es to Aleks Blend pieminēju, tad to kādā šī aizsardzība, teiksim, Izrēlā. Kā visur, kad kameras ir, teiksim, video kameras, novērošanas kameras, autoostās, lidostās, kaut kur vēl uz ielām arī ir, bet tur varbūt ne visu laiku skatās, bet ir, kas sēd pie monitoriem un vēro. Un Aleks reiz saka, autoostā ir bijis ar kādu tur aizrunājies un pagājis nost, atstājis savu mugursomu. Tur pie letas. Kaut kur tālāk, nostāk. Paiet kāds 5 minūtes, caur skaidrumu mikrofonu viņam saka, Aleks Blend savāc savu somu. Nav nevis, kas ir pazūdis, kas ir atstājis, bet jau vārdā nosauc. Tad saproti, kā tur, un tur ir tā, arī vēl ir, es nezinu, cik ir spēcīgi, cik spēcīgi viņi ir. Šobrīd varbūt pie mums teikt kā ekstrasens, ja? Bet, tas jau ir tāds, tāds mūsu pieņēmums, mūsu saprotamāks. Jo es nezinu, ir face control, tas ir pēc ģīmi skatās, kas tu tāds esi nolasi tevi. Kaut kāds ejam tur no lidostas laukā, kaut kāds strādnieki tur stāv, katrs savās tādās darba drēbēs, liekas, ko viņi tā stāv? Uzreiz pie kāda viena klāta, pie otru. Tas viens no, kas tur bija no mūsējiem, mēs tur bijām. Aizdomīgi, 6 neebreji atbrauc uz šavot svētkiem, uz ebreju svētkiem, ko viņi te meklē? Un tad prasa, kas viņš tāds un tā tālāk viņam prasīja. Man nevienreiz neprasīja, bet tad, kad lidojām prom, bet kaut kas tur bija jāgaida. Es jūtu, mani skanē no aizmugurs. Tas ir, tu jūti, ka tev iet cauri kaut kāda starojums, kaut kāda nolasīšana, nesaprot. Bet tā sajūta, pagriežos, šis uzreiz aizgriežās prom viens. Tā kā skaidrs. Ja, kā tad ir vienreizēji šī aizsardzība un tāda, kā tur ir. Par to jau vēl daudz ko var tur visādi tur stāstīt, bet tas šis ir tādi. Tagad es domāju, pāriesim pie viena no šiem galveniem, tad arī Mošē piedzimšana, ja. Mošē tur māte uztaisīja šo šķirstu, grozu un teva grozs. Manuprāt, tā bija, ka es nesajācu. Un teva ir arī vārds.
un palaid. Teva arī ir kā vārds. Arī viens no sinonīmiem. Davar, vārdam davar, vai milim vārdi. Bet tagad pieiesim pie tā jau, kur Mošē 3.1, uz 3. nodaļu. Nu, uz lapiņām uz 3. lapusē. Bet Mošē ganīja tās Itro sava sievas tēva Midjāna priestera avis un aizveda tās avis aiz tūkstneša un atnāca pie Dieva kalna Horevā. Un tā kunga eņģelis un atklājās tā kunga eņģelis viņam no ērkšķa krūma vides un redzēja, un lūk, ērkšķa krūms deg ugunī un ērkšķa krūms netiek uguns apēsts. Nu, es ir tā, burtiski arī to tur tulkoju. Tad šeit ir ar baldiem, tātad ar pastiprināt tie burti uz lapiņām, ja, kur ir rakstīts, ir tā kunga eņģelis, un tālāk ir 3. pants un tad 4. Un sacīja Mošē, nogriezīšos lūdzu un redzējuši šo varano parādību, kādēļ nesadeg ērkšķa krūms. Un redzēja tas kungs, ka viņš nogriezās, lai redzētu un sauc uz viņu Dievs no vidus ērkšķa krūmam un sacīja. Mošē, Mošē, un sacīja. Lūk, un viņš sacīja, netuvojies šeit, novelc savus kurpus no savām kājām, jo vietas, uz kuras tu stāv, zeme svēta tā. Un viņš, un 6. un viņš sacīja, es tava tēvu Dievs, Elohai, Abraham Dievs, Ichak Dievs un Jākob Dievs. Un paslēpa savu vaigu, jo viņš bijās palūkoties uz Dievu. 7. pants un sacīja tas kungs, es redzēdams redzēju manas tautas ciešanas, kas Micraimu, un tos viņu kliedzienus es sadzirdēju, kas no viņa apspiedēja, jo es atzinu tās viņu ciešanas. Precīzi tulkot ir atzinu, ja? Jo tur ir, ja datī. Nu, precīzi viss arī nevar iztulkot, jo tauta ir vīriešu dzimtē, ivritā, ja? Nu, šeit ir tāds interesants šis salikums, ja, šajos pantos. Mošē parādījās tā kunga eņģelis no krūma, redzēja tas kungs un sauca Dievs. Pēc tam 5. 6. pantā runā viņš. Turpinājumā Mošē aizklāja savu vaigu Dieva priekšā. Un 7. pantā un sacīja tas kungs. Tad Tora mums parāda, ka ir tāds eņģelis, kuram, kā teikt, ir tāds pat vārds, kā tam kungam, Jod-hei, Vav-hei. Ir divi, ir visu varenais, ja. Elohim tas ir, nu, es pieturos pie tāda viedokļa, ka Elohim tas ir kā, nu, amats, Dievs, ja. Dievs kā amats, bet, nu, ir arī tā, ka tad citur, kā viņi ir minēts arī šis Elohim, ka tas ir arī kā, nu, Dieva tiesas kategorija, Elohim, arī viss dzīvā radītājs un tiesnesis. Bet šeit ir par to, tieši par to, kas tad viņam parādījās. Viņš ir eņģelis, tas kungs, un atkal viņš sauc sevi par Dievu. Nu, pilnīgā, lai izprast, noteikti jāpievieno jau daudzreiz minētā rakstu vieta no Šmoti,
Tātad otrā Mošē grāmata 23, 20 līdz 22. Lūk, es sūtu eņģeli tavā priekšā, lai sargātu tevi ceļā un atvestu tevi tanī vietā, kur es esmu sagatavojis. Sargies viņa vaiga priekšā un klaus tā balsī, un nesarūktini viņu, jo viņš nepiedos jūsu pārkāpumus, jo mans personu vārds viņā. Šmī. Redzēju atkal, ja mēs paskatos savā bībelē, ja, es turīt atvēršu tomēr, es nezinu, kā jums tas ir, ja, jūsu bībelēs, jo tagad jau ir citas tās rediģētās un citur ir citādāk tie толкуем, tātad. Да, большие неполадки в Библии. 23. Где сказано, слушай, на латышском, нет и да. Sargies viņa priekšā, klaus tā balsīm un nesacelies pret viņu, jo viņš tavs pārkāpumus piedos. А на оригинале Ar ivritā ir nepiedos. не простит. Sinodālijā tulkojumā krievu valodā nepiedos. Precīzāk, kur tas bija? Jā, kurā pantā nodaļā? Tas ir lapiņās, jo viss ir. Otrā Mošē 4. lapusē te uz lapiņas ir tas 21 nodaļa. 21 nodaļa. Tas ir, 23. nodaļa, 20. 22. līdz 22. pants. Jo mans personvārds, mans vārds, viņiem ir viens vārds. Es atkal, šeit krievu valodā, beregis pred licem jevo. Atkal tomēr viens ebrejs bija, kas viens no tulkojumiem šī variants bija pred licem jevo. Jonu Leviju nebija tā iztulkojis, viņam bija citādi. Mēs zinām, kas ir vaigs, kas ir lico. Tas ir Mošē. Jā, tad, jā, ir daudz kas tāds, tad lico, jā. Un ja paklausīs viņa balsi un darīs visu, ko es teikšu, un es naidošos ar taviem ienaidniekiem un apspiedīšu tavus apspiedējus. Tad tas kungs, Jodhei Valhei, saka, ka tam eņģelim, sūtnim ir tāds pat personvārds kā viņam. Mans personvārds. Šeit daudzreiz arī teiksim, kad, ja lasa latviešu valodā, tur latviešu valodā pazūd atkal kaut kur. Ir vārds un vārds. Vārds mēs uzskatām, tā ir viss bībeli vārds, un vārds ir arī mans personvārds, Oskars. Krievu valodā jau tur ir 2 vārdi. Slova un īmja. Tā kā daudz ko vajag salīdzinot arī ar šiem citiem tulkojumiem mums rodas citādāk atziņa. Mēs no sākuma pirms dievkalpojuma tur pārunājām par dažiem šiem vecā drukā, kur tur ir, kā teikt, vecā drukā tās grāmatas no 800 gadiem, jā. Un visu to apkopojot redzam, ka ir kāds tā kunga eņģelis. Malach. Šos vārdu malach tulko dažādi. Gan sūtnis, gan eņģelis. Ja netulko, tad jau lasītājs pats var izvēlēties, kuru tad jau bet, teiksim, arī, ja tulkot sūtnis, tad, ja ir raksta eņģelis, tad tas jau ir grieķu valodā, un tas jau mūs ievirza, šis tulkotais jau ievirza attiecīgajā izpratnē. Bet arī gudrie šādā veidā tulko un ar šo izpratni ievirza šo, ka tas ir eņģelis, angels. Tātad ir tāds eņģelis. Rabīns Onšino komentārs vārdiem. Šmot 3.2. Tā kunga eņģelis. Eņģelis būdams visaugstās sūtnis runā viņa vārdā un reizēm pat sauc tā personu vārdā, kas viņu sūtīs.
Runa un darbība var piederēt eņģelim, bet nodoms un visu uzvarošā griba asociējas tikai ar visu augsto. Nu, to var savienot ar Ješua sacīto. Es no sevis nespēju darīt nekā. Kā es dzirdu, tā es spriežu. Un mans spriedums ir taisns, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas mani sūtīs. Johanan 5.30. Atkal, šeit jau daudz atkal kāds var no kristiešiem nepiekrist par to trīsvienību. Šeit skaidri redzam, kad ir divi. Ja šo saku, ka ir, kas viņu sūtīs. Viņš nav kaut kā daļa no tā savu sūtītāju. Nu vēl Johanan 14.24. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus, bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet tēvu, kas mani sūtīs. Tātad viss tie, kas ir, tulkojumos, arī mēs atgriežamies vēl pie lasījuma, pie tā ebreja, kas jau, kuro reizi lasa šo šmotu grāmatu, kā ebreji saka tā. Ir vienreiz jāizlasa Toras nodaļa 3 reizes. Vienreiz savā valodā, vienreiz ivritā un 3. reizi targums. Targums tas ir jau tulkojums. Tā kā citiem ir uz aramiešu valodu. Un tad daudzās vietās arī šeit ir komentāros tiek minēts tāds Jonatan targums vai un Kēlos targums. Ir šie tulkojumi, tie jau ir uz to aramiešu valodu. Jo arī ir tāda pētījuma, kā kādreiz arī Ješua laikā, ka tad runāja aramiešu valodā. Jo Tora un šis ivritā, šie ivrita teksti, tie bija, kā teikt, tikai gudrajiem, tikai rakstmācītājiem, farizejiem un, var teikt, svētkalpotājiem. Tie visi, kas ir atdarīti. Man jau vēl ir, bet to jūs arī varat pēc tam arī izlasīt par to. Un vēl jau bija Johanan evaņģēlijā par to. 10. Es tos uzturēju tavā vārdā, ko tu man esi devis. Redz, no sākuma vēl uz neatcerēšos. To arī vajadzēja pielikt klāt. Un atkal pazūd tas, ka tur ir minēts personvārds. Un tur jau ļoti skaidri arī šo pasaku, kad viņam mūžībā ir tāds pat vārds, kā visu augstajam. Jod hei, vav hei. Šobrīd es ar šo, pēc man skatījuma, tas ir pat galvenā dievišķās atklāsme, ja, kas ir, ko Tora mums parāda, pasaka. Jo tas nav ne no manis, ne no kaut kurienes citurienes, vai kaut kur ir tulkojumos kaut kas apslēpts vai kas, bet šeit ļoti skaidri redzam. Un protams, krieviem nepiedos, latviešiem piedos. Tā kā. Jā, ļoti izdarīgi. Piedos, un tad daudz tādu. Ir te kādreiz bija tāds necik sen tāda diskusija par sātanu. Kas izdomāja sātanu? Tur viens neticīgais uzdod, un tad viņš tur ielicis video un pastīties, kas izdomāja sātanu. Un tad tur ir, un tad tur kristiešu komentāri. Kristiešiem nav uztraukties. Sātans nekaro pret viņiem.
atklāsmes grāmatā rakstīts. Ir. Un Sātans pretinieks gāja karot ar tiem no Izraēla draudzes, kas tur Dievu baušļus un apliecina Ješo. Pret tiem karo Sātana pretinieks. Nu, tad tas ir arī man jāsaprot, ka viņš karo pret mani, cenšas mani novest, bet viņš jau nevar darīt vairāk, kā tas kungs viņam atļauj. Kā Ījaba grāmatā, viņš ir sākumā, jau pašā sākumā, kad sanāca eņģeļi visapkārt. Dievu dēlu sanāca pie tā kunga. Arī Sātans starp viņiem. Tas ir Dievu dēls. Un ko dēls var darīt tik to, ko tēvs viņam ļauj. Aiztiec viņu. Ņem. Tikai viņa dvēseli atstāt dzīvi. Tikai tad Ījabam nāca šī atklāsme, visu laiku es tik no ļaudīm biju dziedējis, un tagad mana acis tev redzējis. Tas ir vispār šis saucieni beigās Ījaba grāmatai, ir viena no tādiem, kas ļoti man uzrunājuši. Dzintars vēl kaut ko. Vai turpinās, vai citu kaut ko? Padalīsimies, jā, visi, katram ir kāds vārds, es domāju, arī tāpatās jau ciemiņi arī mums šodien, jā, ir. Arī viņiem būs iespēja, mēs gribētu dzirdēt, jā. Oskar, kā tur īsti ir, Dzintara, vai man tas vārds interesē, vai ir Sātans, ir Šātans? Satan. Areši. Pretinieks. Satan. Areši ir, skaties, uzmanīgi. Areši. Ir, bet Tur jāskatās, kur neko dot. Tieši tā, Tur ir neko dot. Un tur punktiņš ir otrā pusē. Kurā pusē? Ir kreisā pusē. Šim ir labā pusē, ja bet ja... Nē, to es zinu. Tad ir sin. Labajā pusē ir. Mēs varbūt apskatīsimies, pēc tam, jā, paņemsim azbuku un tad, papētīsim, jā. Es domāju, ivrīts ir jāmācās, jā, tad bez tā mēs nevaram nonākt pie skaidrības. Tur viņi? Jā. Ir tiešām vietā. Ja 1,6 tur ir tie senība. 6. 1,6 Ījaba grāmata. Bet skatos. Viņi apskatīsies, jā. Jā. Nu jā, tad neklāsēt par manību. Jā, tas tūkojums jau pretinieks, jā, tas pretinieks. Biljām, man tā, kur tas bija Biljāms? Jā. Biljām. Atrada, jā, Iga. Ar Satanu. Ar Siburt, jā. Es nevaru saprast, Tur grūti. to punktiņu es vispār neredzu. Neredz, jā. Ar Satanu, priekšpēdējais te pantā. 6. pantā. Palielinām uz tiklu, vai sakrīvus. Viņi nodilst, bet šajā grāmatā man arī sāk nodilt, ja neko dot. Jā. Neredzu. Jā. Šis acis. Jā, labi, es tad nedaudz to laiku nevilkšu garumā, lai jūs vēl varat padalīties. Nedaudz attiešu arī tā pat kā Oskars uz atpakaļ pie Berešit grāmatas un atskatīties, kas tad tā Berešit grāmata bija. Tad, soli pa solim, sākot ar pirmo nodaļu un beidzot ar beidzamo, kā krieviski es varu nolasīt, История человечества сведенная 12 словам, названием глав книги Берешит, выглядит следующим образом. Примером, Берешит – цель, Ноах – спокойствие, Лех – леха,
странствие, воеро, видение, хайсаро, ободрение, толдот, порождение, вайхе, хождение, вайшлах, поручение, вайшев, объединение, микец, окончание, вайгаш, союз, beidzamā nodarbība dzīvība, жизнь. Nu, tāds sadalījums arī tai Berešit grāmatai. Ar tādiem virsrakstiem. Bet nu, tā kā šodien ir tās galvenā tā mērķis, pie kā arī Oskars diezgan daudz pieminēja par to, ka pieminēts ir Mašiach šajā Torā. Viņa eņģelis, vai eņģelis, un no tā arī mēs atšķiramies no daudzām, varētu teikt, mesijāniskām draudzēm vai kaut kādām vēl draudzēm, ka mēs norādām uz šo eņģeli. Ka mēs neņemam kaut kādus savus komentārus, kaut kādu mutisko Toru. Mēs ņemam arī, Oskars arī pirmīt lasīja komentārus, kas liek domāt, nu, tādā virzienā, uz ko Mašiachs vajag mums domāt. Bet Jāņa evaņģēlijā arī ir teikt 14. Mēs lasījām vairākas vietas. Un kad viņš jautā, vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Nu, Ješua jautā. Tas pats, ko bija, kad vienalga sanāk tā, kad runā Adonai eņģēlis, tad viņš ir, var teikt, ka to runājas tēvs, vai arī tad, kad mēs redzam Adonai eņģeli, tad runā Adonai. Nu, bieži vien tā kā liekas, kas šeit notiek. Vārds, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, Johanan, evaņģēlijā 4, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Nu, tāds viss ir viens, viņi ir viss viens. Ticiet man, ka es esmu tēvā, un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Nu tā, vēl vienreiz no jaunās derības rakstiem, lai nebūtu tā, ka liekas, mēs te kaut ko savu teoloģiju kaut kādu griežam. Nekādā gadījumā. Paldies arī Samuēlam par rakstāto šo mantojumu par grāmatām, jā. Arī un sacīs, ka tas esmu es, neticiet. Tas ir no Mateja grāmatas, jā. Šie vārdi. Un 117. Ir tas princips. Tanahā Mašiach atrast Torā un jaunās derības grāmatās. Jo šodien tautas gandrīz, es arī citēju no Samuela grāmatas, ja šodien tautas gandrīz tikpat maz pazīst Izraēlu Dievu kā 2000 gadu atpakaļ. Un kāpēc? Tāpēc, ka nav stādīts priekšā Izraēla Dievs. Kad visaugstais Izraēla Dievs sūtīja Mošē pie faraona, tika sacīts, bet tu un Izraēla vecāji ejiet pie Ēģiptes ķēniņa un sakiet tam tā, Adonai ebreju Dievs ir parādījies mums. 2. Mošē 3.18. Šī sacītā zemteksts ir šāds. Tu, faraon, nezini, ka tu esi sacēlies pret mani. Es esmu ebreju Dievs. Es esmu viņu aizstāvis. Mošē un vecajiem vajadzēja faraonam, kurš pats sev uzskatīja par Dievu, stādīt priekšā Dievu. Un arī šo, nāc tā, mēs sakam, tēva vārdā.
no kurienes mēs to zinām, arī no rakstiem. Ne jau no kaut kādiem stāstiem, ja, no tā kā mutiskā tora ir labi, ka mēs arī viņu varam paskatīties, palasīt, paklausīties, tad, nu, ir dažādi veidi, ja. Bet ir rakstos, kas ir raksti, nu, tie, kas ir šeit akceptēti ebrejiem, ja, Tora, Tanaks. Ir lietas, ko Daniela grāmata, viņi nedaudz varbūt tās tā, nu, kaut kur piesardzīgi ir, bet, nu, un uzrakstīts, Kristus, kas nāca pie tautām, nenāca no rakstiem. Ar viņu neiepazīstināja kā ar Dieva vārdu. Vairāk kā 1000 gadus tautas nezināja raksts. Rezultātā viņiem taču domāti Ješua pravietojuma vārdi no Jāņa atklāsums 19, 12, 13. Vārdu, kas tam uzrakstīts. Neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērtas. Viņu sauc Dieva Elohim vārds. Bez Dieva vārda nav Dieva cilvēku. Dievs ar saviem vārdiem nevar pārstāvēt Dievu. Neizlasītie vai ar sirdi nesadzirdētie Ješua vārdi atnesa, nes un vēl atnesīs daudz bēdu, kā ebrejiem, tā arī tautām. Nu, ir tāds vārds, ja pielūkojiet, ka neviens jūs nepievīļ, jo daudz nāks manā vārdā sacīdam. Es esmu tas, tas esmu jau un daudz tas pievilst. Neticiet, nesekojiet viņiem. Un to saka Ješua. Protams, arī Pāvils, jā, ir teicis arī. Bet, nu tā saprast, bija Micraim, jā, Ēģipte bija, kurā varēja augļoties, vairoties, pieaugt taut. Bet mēs bijām arī pie Kristapa Rīgā, jā, nu pie brāļa. Arī tā Ēģipte, jā. Teikt, mēs dzīvojam Ēģiptē, jā, nu tā kā, nu šī sistēma, kurā mēs dzīvojam kaut kādā zināmā mērā Ēģiptē. Ēģiptes tādā sistēma. Viņš saka, bet no Ēģiptes es savu tautu ņēmu. Nu, tas nozīmē, ja tu nepaliec Ēģiptē, nu, tad, ja tu nepaliec šajā sistēmā, neesi šīs sistēmas kalps, tad tu izveidojies par viņa tautas šo, nu, pārstāvu. Ja tu ieklausies un izej ārā lehā, no savas dzimtas, no saviem visiem tiem dzimtu svētkiem, visiem, nu, pagāniskajiem. Nu, tad tas ir tas arī lasījums no šī komentātora. Man tā kā pārsteidz, ka tas komentātors, nu, viņš nav mesiāniski rakstot, ja? Sončino, Nē, tas, ko tu lasīji, tas pirmīt, tas. Par salīdzinājums. Blets? Jā, Blets. Nē, viņš ir. Tas ir mesiāniskais. Tas ir mesiāniskais, jā. Kertier Bled. Jā, tas ir, viņam ir Ješua, un es saku, viņš atkal to, kas saka... Bet tas ir mūsu laika, ja, komentādot? Jā, es nezinu kādā gadā, bet tas jau šis viņa saits un šie komentāri par tām Toras stundām viss, man jau ir, internetā tas stājos, nezinu, gadiem. Tātad mēs neesam vieni, jau ilgi ir tāds komentārs, ko jebkurš var atrast un izlasīt. Un tas nav pazudis, tā reizēm tur, kas saka, skatos to arī tos, teiksim, Rambana komentārus, Rambans, kur komentē par tā kunga eņģeli un viss par šiem te, ir tādi interesanti par šmotu nodaļu. Tieši par šo Toras nodaļu, Rambana komentārus, viņi ir internetā, ir atrodami. Ir, bet ne visi. Tas, kurš ieliek viņus internetā, viņš izvēlās, es nemāku pateikt tā, viņš izvēlās to, kas viņam tuvāk.
Nē, viņš nerediģē. Jā. Viņš tulkojums ir tas, kas šajā grāmatā, ja? No šīs grāmatas tulkojums ir ņemts, viņam tur ir pieeja, atļauja, ja? Viņš paņem no šīm te iedrukā, un viss, bet iedrukā tikai tos fragmentus, kas viņam ir pieņemā. Tur ir tā kunga eņģelis, un kas ir viņa vaigs, un viņa vaiga eņģelis tos nokal piemin tos no Jesais, ja, un viņa vaiga eņģelis visur tos glāb. Un daudz tur jau ir, un viņa vaiga eņģelis izveida no Ēģiptes. Tas viss ir Rambam komentāros. Bet tos komentārus nevar tad, kad es, kādu mesijāniskā kopienu, ja, Ješua liecinieku, Facebookā. Tur es pierakstīju tos komentārus, man uzreiz jautājums. Pažalsta, istočnik. Es teicu, nav istočnik. Redz, ko ir, istočnik ir šitā grāmata, ja переписал, да, из этой книги. И эту книгу можно приобрести. Да? И видишь, этот книжный магазин уже больше нет. Там хозяин умер, но в другом можно приобрести. Samuela mājās šī te uzdāvināja viņam stāvēja vairākus gadus. Man liekas, viņš nebija nemaz tā atvērs. Un pēc tam, kā atvēra, tad un sāk lasīt, tad viņš teica, te taču viss ir uzraksts. Jā, atverās. Tam, kam tas ir domāts. Tam, kas arī grib to. Jā, tāpat tās par visu. Es arī ierakstu. Man nevienu komentāru tur nepierakstīju. Ko katru rītu ticīgais, arī es, ko es katru rītu pirmā lūkšana, kas tā saka, gultā. Modēni lefaneiha, melech haime kajam, šehezartā, benešmatī, behamlā, rabā emunateha. Tātad, atolko, Патейцос те, благодарю тебя, Всевышний, за то, что ты вернул мне мою душу. А в оригинале благодарю твое лицо. Моде ани лефанейха. Патейцос тавам вайгам. А для действий какая разница? Для человека какая разница? Лицо. Нет, действие. Я благодарю Бога за то, что я опять живу, да? Душа моя возвратилась. Я благодарю. Если я сказал, допустим, благодарю я твое лицо за то, что моя душа опять вернулась ко мне. Или я скажу, благодарю тебе, Господь, за то, что моя душа снова во мне. Объект действия человек. Что для человека изменится, если он так скажет или он так скажет? Есть... Для него что изменится? Эта душа в одном случае войдет полностью обратно, и он будет опять в своем уме. А если в другом случае он скажет, он будет полоумным такой, да, скажем, не совсем душевный человек, что-то у него изменится. Нет, что-то я изменится от думаю, этого. Пока он ничего не знает, человек много чего из жалости. Не знает жалости, разницу, ничего не изменится. По-другому не будет, все. Будет. Хорошо, и ничего не изменится. Теперь тогда давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны Бога. Я Бог и смотрю на этого человека, который вот только-только проснулся. Да? Это человек для меня объект, чтобы я его сделал все лучше, лучше, лучше. Не только, чтобы он сегодня живет и остался таким, как сегодня был. Я хочу, чтобы он был завтра лучше, послезавтра. Но он знает его, но тогда за ним. Со временем придет это откровение. Он даст это откровение, что все молитвы к Богу, к Всевышнему идет через посредника. Посредника, через Иешуа. Один такой лорианская каббала.
есть такая книга, где этот раввин пишет, когда-то были все 12 ворота молитвы. Каждое колено свои ворота. Сейчас, когда пришел Иешуа, он вырубил в духовном мире, ну, как можно сказать, окно. И теперь все молитвы к Всевышнему идет только через Иешуа. Через Машиаха Иешуа. А это ему